Esmu Ina Strupause. Man ir 74 gadi. Esmu Velēnas baznīcas atslēgu glabātāja. Vasarās uzņemu ekskursantus un stāstu par Velēnas vēsturi un visām pirmajām baznīcām. Šī baznīca ir sestā pēc kārtas, tad runāt ir diezgan daudz ar ko. Velēnas draudzē es esmu jau no 1958. gada, bet aktīvi sāku vadīt draudzi no 1991. gada. Par Velēnas vēsturi un baznīcām var daudz ko stāstīt. Kā teiku, kas gājusi vai nākusi no mutes mutē. Tā, piemēram, par priedēm var daudz ko stāstīt, par pamatu rakšanu, par to, ko atrod šī uzkalniņā, kad rok pamatus, par baroneses tamborējumu un šuvumu, kuriem ir jau vairāk kā 100 gadu tiem darbiņiem. Protams, par Latvijas kādreizējo bagātību, ko mēs sakām vienmēr, ka Latvija nabaga, nē. Latvija bija kādreiz arī bagāta ar pērlēm, kas veidojās un bija atrodamas Druvienā Pērles upē. Šīs pērles ir muzejā redzamas un aptaustāmas. Galvenais pienākums, ko sauc par pēmenderi, tas ir sakārtot altāri dievkalpojumam, iedegt sveces, uzturēt draudzes telpu un pārējās pienācīgā kārtībā. Dievkalpojumu dienās kurinu krāsnis. Ar pagasta labvēlību vasarā rūpējos par baznīcas ārpuses kārtību. Nopļaujam zālīti, novācam lapas un zarus kritušos, tā, lai būtu smuki. Nav svarīgi, kas to dara. Nebūs manis, būs kāds cits, kas to darīs. Mans priekšgājējs Galēja kungs nokalpoja Velēnas draudzē 45 gadus un apmācīja pēmendera amatā arī mani. Pirmos gadus biju arī Iksvētrīta zvanītāja, bet ar gadiem to vairs nevaru. Galēja kungs ar šķērītēm apgrieza zāli gar pamatiem. Lika arī man to darīt. Darīju, protams, bet laiki mainījās un rodas arvien kaut kas jauns. Tehnikā parādījās trimeri, ļāvēji, pašgājēji, mauriņa pļaušanai. Cik vien atceros, Velēnas baznīca vienmēr ir bijusi apkopta gan no ārpuses, gan iekšpuses. Ja neviens to nedarīs, būs neglīti džungļi. Ekskursantus interesē praktiski viss, sākot ar baznīcu, muzeju, senām gleznām un tā tālāk. Ir vizītkarte pagastam un arī ciematam. Viņa ir skaista, ceļa malā, kalnaņā, kurai vienaldzīgi nevar pabraukt garām. Un it sevišķi vakaros un naktī, kad baznīca ir izgaismota. Jau izgaismojam daudzus gadus.